Esiet sveicināti šā rīta dievkalpojumā, kura tēma ir dziediet kungam jaunu dziesmu. Īpaši saistībā ar to, ka mēs sērojam un pateicamies par Brigitas Alkas mūžu un devumu. Un mēs kā ierasts sāksim ar dziesmu. Good morning to all, especially our friends watching us on Zoom. This worship service, the theme is Sing to the Lord a New Song, and we dedicate this worship for Brigita Alks, who passed away. Mēs sāksim, aicinu mūs pēc iespējas piecelties un sākt ar pirmo dziesmu, 249. Ar svētām jausmām teicam tevi. Lūksim kopā ar psalmu vārdiem. Es gaidīju uz to kungu. Viņš man izvilka no ciešanu bedres. Manā mutē viņš lika jaunu dziesmu. Daudzi to dzirdēs, viņus pārņems bijība. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Iesākumā bija, tā tagad ir būs. No mūžības uz mūžību. Mūsu palīdzība nāk no tā kunga, kas radījis debesis un zemi. Visu varenais Dievs, tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas, tev apslēpts nav nekas. Mēs tevi lūdzam, piedod mums mūsu grēkus,
un savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs varam tevi mīlēt un tavu svēto vārdu teikt un slavēt caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Kad nu jūs savus grēkus nožēlodam, ticībā iepriecināties ar mūsu pestītāja Jēzus Kristus nopelnu, tad sekojot Kristus pavēlei, es kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, pasludinu jums Dieva žēlastību un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir piedoti Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. When we call, God hears us. When we confess, God forgives us. We believe and so we proclaim, in Jesus Christ we are forgiven. Amen. Gods Dievam augstībā, lai slavami un gods par viņa žēlastību. Pasniedz gaida mums bargais sods, tava mīlestības, un Dievam brūs mums labs prāts, jo visur mirs tiek sludināts, un naidam nav vairs varas. Tas kungs lai ir ar jums. Visuvarenais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka arī mūsu sirdīs Tu esi sējis sava vārda sēklu, ar savu svēto garu palīdzi mums šo vārdu uzņemt ar prieku. To lūdzam caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kurš dzīvo un valda šī paša svētā gara vienībā, Dievs no mūžības uz mūžību. Amen. Thanks be to you, Lord Jesus Christ, our merciful Redeemer, for the countless blessings. May we know you more clearly day by day, praising you with the Father and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Lūdzu, apsēdīsimies un uzklausīsim svēto rakstu vārdus. Svētīgs ir cilvēks, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. The first reading today is from the 59th Psalm. I will sing of your strength. I will sing aloud of your steadfast love in the morning. For you have been to me a fortress and a refuge in the day of my distress. O my strength, I will sing praises to you, for you, O God, are my fortress, the God who shows me steadfast love. Otrais lasījums no Jāņa atklāsmes grāmatas 5. nodaļas. Kad viņš paņēma rakstu rulli, 4 dzīvās būtnes un 24 vecie nokrita Jāra priekšā. Tiem katram rokā bija cītāra un zelta trauki ar kvēpināmām smaržu zālēm, kas ir svēto lūgšanas. Viņi dziedāja jaunu dziesmu. Tu esi cienīgs ņemt rakstu rulli un atvērt tā zīmogus, jo tu tiki nokauts un esi izpircis Dievam ar savām asinīm ļaudis no katras cilts un valodas un tautas un tautības. Amen. Uzklausīsim evaņģēlija vārdus no Jāņa evaņģēlija 14. nodaļas, kur Jēzus tā saka:
Ja jūs mani mīlat, turiet manus baušļus. Un es lūgšu Tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasaule nevar saņemt, jo tā to nedz redz, nedz pazīst. Bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos. Es neatstāšu jūs bāreņus, es nākšu pie jums vēl mazliet, un pasaule mani vairs neredzēs. Bet jūs mani redzēsiet, jo es dzīvoju, un arī jūs dzīvosiet. Tajā dienā jūs atzīsiet, ka es esmu Tēvā un jūs manī, un es jūsos. Kam ir mani baušļi un kas tos tur, tas mani mīl, bet kas mani mīl, to mīlēs mans Tēvs, un es to mīlēšu un tam atklāšos. Āmen. Lūdzu, apsēdīsimies un dziedāsim 168. dziesmu, 4 pantus.
Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Kungs, lūdzam, nāc arī pie mums katrs savā vārdā, jo tavi vārdi ir un paliek mūžīga patiesība. Un šodien es domāju par to, ka bieži mācītājiem sludinot, mēs sludinām vārdu. Un īpaši luterāņiem ir šis uzsvars uz svētiem rakstiem, uz vārdiem, kurus tad mēs gribam saprast un mācīties. Bet ne visu var izteikt ar vārdiem. Arī gatavojot šos prediķus, domāju, kad tad tie vārdi mūs uzrunā. Lai vārdi mums tiešām kaut ko pasacītu, ir vajadzīga īstā kopsakarība, jeb konteksts, jeb lietojot Jēzus līdzību. Dieva vārds ir kā sēkla, kas krīt zemē, bet tai zemē ir jābūt gatavai, citādi tā sēkla neizaug. Jā, vārdi uz mums ir runā, bet gatavojot prediķus, es daudz ko izsvītroju, ko es biju uzrakstījis. Jo ir tā sajūta, ka jā, vārdi var būt pareizi, bet ar to pareizību nepietiek. Ir vajadzīgs gars. Jā, šodien mēs lasījām evaņģēliju vietu, kas runā par garu, kuru Dievs mums grib, Jēzus grib mums atstāt. Un tieši gars vārdus dara dzīvus. Un kā tad Dievs uz mums runā? Viņš runā garā, bet kāda ir gara valoda? Protams, gars arī iedvesmo vārdus, ka mēs varam tos sadzirdēt, ka tie mūs aizrauj un mūsos atbalsojas. Bet viena īpaša gara valoda ir mūzika un dziesma. Un patiesībā arī Bībele, lai gan Bībele nedod tādu skaidru traktātu par mūziku un dziesmām, bet daudzās vietās Bībelē tiek pieminēta dziedāšana, kā mēs lasām psalmus, bet psalmi ir arī dziedāti. Un daudzās vietās tiek pieminēta šī jaunā dziesma, ko mēs dziedam Kungam par godu. Un, protams, šīs visas pārdomas saistās domājot un skumstot par Brigitu. Arī pavisam nesen ar draudzes locekļiem pārunājām viņas mūža gājumu, un man, diemžēl, bija izdevies tikai viņu satikt pēdējos gados, bet arī ļoti dzīvi stāv atmiņā šīs mūsu sarunas un arī tas, ko es esmu paspējis iemācīties arī no viņas dziedāšanā un korī. Bet es runāju ar Rasmu, kura jau Dīpīšu nometnē bija kopā ar Brigitu, kura tad vēl bija maza meitene, bet jau tad dziedājusi. Un te laikam var teikt, ka piepildās, kā latvieši saka, dziedot dzimu, dziedot augu, dziedot mūžu nodzīvoju. Un to var teikt par Brigitas mūžu. Un ne tikai par viņu pašu, bet par visiem, kuriem viņa mācījusi dziedāt un ar kuriem kopā dziedājusi. Un jā, ko mēs vēl varam teikt, domājot par šo mūžu? Man, protams, tas liek aizdomāties par to, kā Dievs uz mums runā ar dažādiem tēliem. Bībele mūs aicina gan domāt par šo gara valodu, kas izpaužās arī mūzikā, gan par to, kā mēs jau tagad iepriekš varam baudīt kaut ko no tām debesīm, uz kurām Dievs mūs aicina, un pēc kurām mēs katrs savā sirdī un dvēselē ilgojamies. Bet, jā, Bībelē mēs lasām dažādus tēlus pār debesīm vai Dieva valstību vai paradīzi. Kā Bībeles sākumā ir viens
īpašs tēls ir dārs, paradīzes dārs, par ko mēs vakar saulainai pārdomājam, ka dabas vidū, radības vidū Dievs arī mūs uzrunā ar šo dārza tēlu, kurā mēs gribam atgriezties un būt vienoti ar dabu, ar radību. Un tas ar mūs īpašā veidā ved pie radītāja. Īpaši, kad domājam par latviešu tradīcijām, par folkloru, par vēlēšanos būt saskaņā ar dabu. Tad mēs lasījām psalmu vārdus, kas aicina mūs dziedāt par godu kungam. Vai arī viens no šīs dienas lasījuma vārdiem ir neparasts no Jāņa atklāsmes grāmatas, kur tie tēli varbūt mūsdienu cilvēkam īpaši nav saprotami un neuzrunā, kas ir tie vecie vai dzīvās būtnes, kas nāk Dieva troņa priekšā un slavē jēru, bet zīmīgi arī, ka viņi dzied jaunu dziesmu Dievu priekšā. Arī visas Dieva radītās būtnes slavē Dievu ar dziesmu. Un ja arī daudz debesu tēli mūs neuzrunā, iedomāsimies varbūt kādus dzīves brīžus, kad mēs esam varējuši izbaudīt no sirds kādu mūziku, ka tā mūs ir aizrāvusi, kad mēs paši esam varējuši dziedāt ar sajūsmu, nevieni paši, bet jūtot to kopību, kad mēs pievienojamies kopīgai dziesmai, korī vai dziesmu svētkos, kad arī mēs izjūtam, ka esam vienoti gan ar draugiem, ar draudzi, ar tautu, gan arī tas ir kā priekšvēstnesis tam debesu priekam, kurā Dievs mūs grib aicināt un par ko mēs pateicamies. Jā, Dievs uz mūs runā caur vārdiem, caur dziesmām un īpaši caur cilvēkiem, kas mums ir dārgi. Mēs pateicamies šodien Dievam, ka Viņš mums runāja arī caur Brigites mūžu un viņas devumu. Un arī Bībele saka, ka Dievs mūs aicina šajā pašā Dieva valstībā, kur daudzi vārdi nespēja izteikt šo Dieva lielo varenību. Un tomēr viens liels apsolījums ir, ka tāpat kā Jēzus ir augšām cēlies un vada mūs jaunā dzīvībā, tāpat viens liels apsolījums ir, ka tā dzīvība, ko Dievs mums dāvā šajā pasaulē, tas prieks un tā mīlestība, kas mums ir dāvāta tagad, tas nebeigsies šeit. Tāds ir lielais Bībeles apsolījums, augšām celšanās apsolījums. Pas ja mūsu vārdi un tēli un pat mūsu dziesmas ir vēl nepilnīgi šajā pasaulē, tad lielais apsolījums paliek, ka Dievs mūs vedīs valstībā, kur mēs no jauna tiksimies, gan ar mūsu radītāju, gan ar tiem, kuriem mēs esam pateicīgi, kuri mūs ir iedvesmojuši un vadījuši, un kuri ir īsti un dzīvi radītāju priekšā. Amen. Today, as we remember Brigitte Alks as our conductor and musician, and we give thanks and we mourn and grieve for her, my reflection today was about the language of God's Spirit, how God speaks to us. And it's not always through words. Sometimes it's through music or songs. And we can feel God and encounter God
when Spirit inspires us, and sometimes the best way how to express it is through the songs and music. And this is also something that we just don't listen, but we feel we are part of it. We are part of this song, we are part of this rhythm, and we join in. And this is also something God is calling us, as He gives us all those images and symbols of heaven. And I believe our heart of hearts, longs for God, for heaven, for holiness, for love that we already encounter in this world, especially in our relationships with our beloved ones. But let us be grateful that God invites our hearts to find a new song, always new, in His kingdom, His heaven, that He offers also today. Thanks be to God for this life, and thanks be to God that He gives us a new song always, every day, that we can sing anew. Amen. Un es aicinu mūs piecelties un pievienoties ticības apliecībai, kur mēs apliecinām, kā Dievs par mums rūpējas, kā Tēvs radītājs, Dēls pestītājs un Svētais Gars dzīvu darītājs. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no Svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un mēs arī lūgsim kopā draudzes lūgšanu. Kungs Dievs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs esi aicinājis kopā arī šajā svētdienā, Tavā namā, Tavā draudzē, ka mēs varam atsaukties Taviem vārdiem. Šodien īpaši pateicamies par Brigites mūžu un devumu. Kungs, esi ar visiem, kas sēro. Kungs, dod, ka mēs Tavā priekšā arvien varam dziedāt jaunu dziesmu, piedzīvot Tavu garu, Tavu iedvesmu, kā mēs ar savu sirds dziesmu piedodam jēgu un nozīmi tiem vārdiem, kas uz mums runā. Kungs Dievs, lūdzam par katru, kas ar atvērtu sirdi Tevi meklē. Lūdzam par Tavu baznīcu šajā pasaulē, īpaši par Latvijas evaņģēlisku luterisko baznīcu pasaulē, par visiem kalpotājiem, garīdzniekiem, brīvprātīgajiem, arī mūsu draudzēs. Kungs Dievs, esi mūsu vadītājs un sargātājs, ka Tu uzklausi mūsu katra lūgšanas Tavā priekšā.
Īpaši, kad lūdzam par tiem, kas ir pārbaudījumos, slimībās, par tiem, kas sēro, par tuviniekiem. Kungs, lūdzam par cietējiem visā pasaulē un tiem, kas ir apņēmīgi palīdzēt saviem tuvākajiem. Lūdzam par Latviju, īpaši lūdzam par Ukrainu, par tuviem austrumiem. Kungs, Dievs, esi vadītājs un sargātājs un parādi, ka ne tikai stiprajiem un varenajiem šai pasaulē ir vara, bet ka vara ir arī mīlestībai, žēlsirdībai, labiem darbiem. Kungs, uzklausi mūsu lūgšanas tavā priekšā. Amen. Lord, thank you for making us alive through your Son, through your Spirit. Teach us to sing a new song every day, one that springs from fresh gratitude, living hope, and joy. May our worship be our delight, and may our hearts be always alive and open before you. Today we are grateful for the life of Brigitte, and we are also praying for everyone who has been touched by her life. And let us look at the vision of heaven you are offering us, where we all will sing a new song before you. Dear Lord, hear our prayer. Amen. Un arī esam aicināti teikt lūk kopā ar tēvreizes vārdiem. Let us pray Lord's Prayer. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Lūdzu, apsēdīsimies un dziedāsim. Arī nākamā ir slavas dziesma 148. Brīnišķīgais ķēniņ.
Mums ir arī vēl pieminēšana un aizlūgums, ka mūžībā ir aizsaukta vecākā mūsu draudzes locekle Daina Reinbergs, 108 gadu vecumā. Un kopā ar Annu un citiem tuviniekiem, draugiem mēs pieminēsim un aizlūgsim un nodziedāsim 1. pantu no 427. dziesmas par Dieva vadību. 427. dziesmas 1. pantu. Savukārt Brigitas Salkas bēris būs nākamā sestdien, 10. vizitācija, 11. bērnu dievkalpojums, kam sekos arī lejā pieņemšana. Bet tā kā mēs jau tam kārtosimies piekdien, mēs esam atcēluši kino vakaru, kas bija paredzēts piekdienā 22. un vēl paziņosim, kad mums būs kino vakars. Vēl pie svarīgākajiem turpmākiem notikumiem ir kapu svētki 7. septembrī Jorkas kapos 11. Un mēs arī reklamējām saulainai rudens svētki ir 27. 28. septembrī, kur arī var pieteikties. Savukārt mēs pateicamies visiem, kas atsaucās, ziedo un palīdz arī ar savu kalpošanu. Jā, aicina Perminderi nākt uz priekšu. Un pārējiem mēs varam piecelties un pateikties par katru labu dāvanu un katru atsaucīgu sirdi. Un tā ir lūkšana, ko varam teikt kopā. Mūžīgais Dievs, mēs kopīgi nododam Tev sevi, kā arī mūsu dāvanas, lai caur tām citi varētu piedzīvot Tavu žēlastību, Tev par godu, caur Jēzu mūsu Kungu. Āmen. Un izlūksimies svētību. Tas Kungs, lai Tevi svētī un lai Tevi pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un lai ir Tev žēlīgs. Tas Kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev savu mieru. Amen. To your care and protection, O Lord, we now commit ourselves in your goodness. Forgive us with your love, inspire us, by your Spirit guide us, and in your mercy keep us now and forever. Amen. Lūdzu, apsēdīsimies un dziedāsim pēdējo dziesmu par Jēzu dziesmu vienu.
Un pirms pēdējiem sūtīšanas vārdiem vēl gribēju pateikties ansamblim par skaistiem ziediem uz altāri, kas ir veltīti Brigitai, arī Maijai Asaris, kur gādāja par to. Paldies mūsu pērmenderēm, paldies Maiklam, Rundānam, Beātei un visiem, kas palīdz. Kā arī pēc dievkalpojuma, kā ierasts, esam aicināti lejā uz sadraudzību. Arī ansamblim būs mēģinājums. Bet tagad piecelsimies un teiksim kopā: ejiet un kalpojiet kungām ar prieku. Go in peace and serve the Lord. Paldies!